Vēl nepilnu gadu atpakaļ Rēzeknes slimnīcā nonāca nepilns 10 jauniešu, kuri lietojuši spaisu un nogādāti reanimācijā. Pēdējo diennakšu laikā Rēzeknes slimnīcā smagā stāvoklī nogādāti 7 cilvēki. Toksikoloģisko analīžu rezultāti, kas ļaus precīzi noskaidrot narkotiskās vielas sastāvu, būs zināmi pēc nedēļas. Pastāv aizdomas, ka saindēšanos izraisījis viens no hašiša paveidiem, tautā saukts arī par plastilīnu. Šobrīd visu 7 pacientu stāvoklis jau stabilizējies. Viņi bija ieradušies, viņi bija atvesti ar ātru un neizliekumu palīdzību, vai bija atvedusi arī policija no ielas šos te pusauģus, smagā intoksikācija, smagā saindēšanā, kur viņi bija zaudējuši pārvietošanas spējas. Šiem pacientiem bija arī, daļai no viņiem arī bija jau halucinācijas sākušās. Slimnīcas galvenais ārsts Jāzeps Korsaks atzīst, ka laicīgi nesaņemot medicīnisko palīdzību, sekas var būt smagas. Hašišs izraisa atkarību, ietekmē atmiņu un psihi, izraisa traucējumus elpošanas, sirds un asinsvadu sistēmu darbībā. Pilsētā satiktie jaunieši atzīst, ka Rēzeknē narkotisko vielu tirzniecības vietas pastāv. Tiesa vairumam tās nav aktuālas. No draugiem 20, varbūt 2-3 lietās. Daudz tādu vietu, teiksim, kur var iegādāties? Rēzeknē? Jā. Rēzeknē? 3-5 nav vairāk. Jūs zināt, ja tādas vietas? Nē, kaut kā es jau, protams, dzirdējis, kurš tagad nav dzirdējis to, bet, Teiksim, kaut kādi paziņas ir lietojuši, mēģinājuši? Nē, es ar tādiem nekontaktējos. Ja saulēcīgi netiks atklāts narkotiku piegādātājs, pilsētai var nākties saskarties ar jauniem intoksikācijas gadījumiem. Parasti tas ir 1/10 daļa, kas nokļūst mūsu redzes laukā vai arī policijas redzes laukā. Tad, kad policija sāk šķietināt šos te ķēdīti, te jau parādās tāds vesels vīnogu ķekars, kur visticamāk 70 reizes vairāk to lietotāju. Un viss atkarīgs tālākā šī izplatība no policijas, cik viņiem ātri un efektīgi izdosies pārtraukt šo ceļu, piegādes ceļu līdz Rēzeknei. Valsts policijas Latgales reģiona Rēzeknes iecirknī gan sniegt komentārus par situāciju atsakās, norādot, ka vispirms jāsaņem ekspertīzes slēdziens, kas var aizņemt pat mēnesi. Pilsētas svētkam, teiksim, policija neizdosies atklāt to piegādes ceļus līdz tam, viss, kas var būt. Iedzīvotāji tiek aicināti atbildīgi izturēties pret savu veselību, kā arī ziņot, ja viņu rīcībā ir informācija par narkotisko vielu avotu.